Prevents sarunas ir par prevenciju visās dzīves jomās, lai tu varētu veikt sev labvēlīgākas izvēles un pēc iespējas ilgāk būt savā labākajā mentālajā, fiziskajā un emocionālajā formā. Sveiciens Prevent podkastā. Te atkal es Astante un Zane. Sāksim ar to, ka būtībā lasām vai nelasām ziņas, vai mēs esam ļoti ieinteresēti visos politiskajos jautājumos vai apzināti izvairāmies no tā. Vienalga, kā mēs izvēlamies būt šobrīd, planēta, mūsu Zeme šobrīd ir diezgan izaicinoša vieta, kur būt. Un dažreiz piezogs arī tā sajūta, ko tad es varu izdarīt, un līdzīgas, bet, protams, lieku reizi atgādinām, ka mēs katrs veidojam šo te pasauli ar savu izvēlēm, savu attieksmi un ieradumiem. Un šodien netik daudz par tādu politiskiem notikumiem, bet vairāk tieši par klimatu. Un cik un vai mums ir jāsatraucas, kāda ir šī brīža situācija. Un tāpēc sarunai šodien mēs aicinājām pievienoties dabas un klimata entuziasti, kur ir atradusi, manuprāt, lielisku darba vietu un amatu, proti Latvijas dabas fondā. Un viņa rūpējās par to, lai tādi aktuālākie un svarīgākie jautājumi nevien tiek sadzirdēti, bet arī risināti. Madara Merle. Čau, labrīt. Čau. Čau, Madara. Prieks, ka esi šeit. Un es uzreiz sākšu, uzreiz patiešo. Šogad mums bija ļoti tāda barga ziema. Un saka, ka statistiski tāda nav bijusi pēdējos 15 gadus, un visi to baudīja un visi priecājās. Un tad ir jautājums, kāda tad šobrīd ir situācija ar to globālo sasilšanu? Vai kaut kas ir mainījies, jo varētu šķist, ka ziema ir atpakaļ, 1. marts noskanēja un pavasars. Par pavasaru, es domāju, mēs visi priecājamies, tas ir ļoti jauks notikums, bet te uzreiz tāda lielā lieta, kas varbūt visiem būtu jāatšķir ikdienas sarunās, bet arī lasot dažādas ziņas, ir jāatšķir meteoroloģija no klimata zinātnes. Mums ir divas lielas zinātnes. Meteoroloģija ir tā, kas rūpējas par laikapstākļiem. Būs augsts, nebūs, jāvelk gumpīši vai nav. Klimata zinātne savukārt rūpējas par to lielo laika joslu, kurā tad mēs skatāmies, kādas ir pārmaiņas. Un šeit, ir milzīgas izmaiņas klimatā, bet tās nav uz augstumu pusi, tās ir uz sasilšanu. Skaidrs, ka pēdējos 15 gados šī ziema varētu tā izcelties, jo pēdējie 11 gadi ir bijuši paši karstākie novērojumi vēsturē. Tur nekas nav mainījies, un 25. gads ir bijis nedaudz vēsāks kā 23., 24., bet tas ir saistīts ar dažādiem apstākļiem un to nedaudz dabisko mainību, kāda eksistē. Un tas vienmēr ir tas pirmais mīts, ko arī man ceļ priekšā daudzi. Klimats vienmēr ir mainījies. Jā, klimats tiešām vienmēr ir mainījies. Un ja mēs skatāmies tās svārstības uz augšu, uz leju, tā ir tā dabiskā mainība. Tas, kas nav mainījies, vienmēr šādā te veidā ir tā amplitūda, kurā pārmaiņas notiek. Un tas laika nogrieznis, kurā tās notiek. Tātad šīs divas komponentes ir radikāli atšķirīgas no jebkā cita, ko mēs iepriekš esam redzējuši. Kā tas izskatās? Iedomāsimies, es šorīt biju uz treniņu. Mēs varam skriet superātru sprintu, mēs varam nedaudz lēnāk iet, un tad mēs varam mainīt šos te intervālus. Ejam, skrienam. Līdzīgi tad arī dabiskas pārmaiņas būtu augstāks, vēsāks, siltāks, sakarst un visu laiku šādi. Bet pēkšņi jums pasaka, tagad bez apstājas mēs skrienam, uz 20 metriem stundā, aiziet, skrienam super ātri, skrienam maratonu un bez apstājas mēs to intensitāti kāpinam. Kaut kā tā līdzīgi tas šobrīd izskatās. Tad mēs skrienam.
vēl vienkāršāka metafora. Ja? Tas saplīšos pats savās metaforās. Hokeja nūja. Nu, iedomājies, mums ir hokeja nūja ir tas platais gals, tā apakša, vai ne? Nu, tur tāda maza, bieza plāksnīte. Un tad pēkšņi tas kāds aiziet šitā uz augšu. Nu, mēs esam tajā kātā. Jā. Absolūti. Viennozīmīgi. Tur apskatoties 1000 gadus un 100 000 gadu, tā mainība visu laiku ir bijusi, bet tādā amplitūdā kā šobrīd un tik īsā laika nogrieznī nekad. Atšķirība starp to laiku, kas bija pēdējā ledus laikmeta beigu posms, 20 000 gadi, Ziemeļa Eiropu klāja ledus sēga. Francijā skrien kaut kādi aļņi, tur aug skuju koki, tur neviens nedzīvo tā, kā šobrīd šeit vispār neviens nedzīvo. Pilnīgi cita apstākļi. Atšķirības starp to ainavu un to, kas mums ir šobrīd, jau no industriālā laikmeta sākuma posma, ir 5 grādi. Tie ir 10 000 gadi, 5 grādi globālajā virszemes temperatūrā. Un šobrīd mēs runājam par 2 līdz 3 grādu sasilšanu jau līdz gadsimta beigām. Tie ir 200 gadi, nevis 10 000. Nu, šeit tas mērogs tomēr ir tā nedaudz sajūtams. Nu, šis labi izskaidro. Jā, to sajūtu. Izvēlieties, kuru metaforu jums strādā. Paldies par izvēli. Man hokejs. Par klimata izmaiņām parasti skatās pēc dabas, tur pēc dzīvniekiem, pēc putniem kaut ko tiek vērots. Bet tas arī jautājums, ko mēs varam novērot paši priekš sevis. Nu, tā kā cilvēks parastais, ko pats viņš varētu saprast, jā, kaut kas ir mainījies. Vai arī vispār var vēl vērot, varbūt mēs kā cilvēks esam sačakarējuši šo visu tā, kad nav nekas vairs tā prognozējums. Vērot var vienmēr, bet tas vērojums, protams, ir ļoti individuāls. Mūsu dzīves ilgums ir ļoti īss kā cilvēkam. Un ir 2 lietas, ar ko cilvēka domāšana, tādā problēma risināšanā tiek galā ļoti slikti. Tas ir problēmas, kuras ir šķietami ārpus mūsu kontrolas. Nu, nezinu, kāds vada lidmašīnu, man ir bail lidot, bet tā kā tur būs, es tur neko nevaru darīt, tā arī būs. Un otra lieta ir tās lietas, kuru efekts nav uzreiz sajūtams. Ja es iebraucu, ar velospēdu stabā, salaužu kāju, tas risks ir uzreiz tūlītais. Klimata pārmaiņām tā nav. Un klimata pārmaiņas ļoti labi parāda, kāpēc arī, vai kā mūsu psihe netiek līdz tām problēmu risināšanām tādā tempā, kā mēs vēlamies, tāpēc, ka tas efekts ir ļoti lēns, lai arī mūsu dzīves laikā, kas ir, es pieļauju, visiem vienāds, ļoti īss salīdzinoši. Bet parunājot jau ar vecākiem, tur arī tas ir īss laika sprīdis šādām pārmaiņām. Bet, protams, vērojums mēs redzam jau šobrīd ik pa dažiem gadiem. Gan sugu izmaiņas Eiropā, teiksim, sugu migrācija. Mums ir sugas, kas vairāk nemigrē līdz tām vietām, kur viņas agrāk pārvietojās, neziemo tajās vietās vai paliek cauri gadu, tur, kur agrāk viņas ir migrējušas. Mums ir dažādi, protams, šie meteoroloģiskie apstākļi. Labi, bija superīga ziema, visi izbaudījām, bet citus gadus tā nav. Mūsu ziemas bērnībā bija tādas, ka sākās tad oktobrī, novembrī, tad līdz martam arī nenokūst. Tas ir tas, ko mēs redzam. Protams, tas, cik daudz mēs to sajūtam vai pamanām, tas ir atkarīgs no paša katra vērošanas spējas vai vēlmes. Man uzreiz nāk prātā par putniem. Es atceros, ka katru gadu tas vēstnesis, putni aizlido, gājputni aizlido. Un tagad arvien biežāk ir novērots, tie, kas, piemēram, gadiem dzīvo vienā vietā, ka viņi neaizlido. Un es atceros, ka bērnībā vienīgais iemesls, kāpēc viņi neaizlidoja, bija nevajag viņus barot. Jo tu viņus baro, viņi ziemā neaizlidos un nosals. Es atceros, ka man ar to tā kā biedēja. Bet tagad tu vēro, un tev liekas, diez vai viņas visas tur baro, ka tiešām to var novērot. Tas tāds. Tur ir ļoti daudz kompleksu iemeslu, kāpēc sugu kaut kādā uzvedībā ir pārmaiņas. Mēs nevaram vienmēr pateikt, kur ir tikai klimats. Lielākā lieta un lielākās problēmas, kas šobrīd tiešām rada bioloģiskās daudzveidības krīzi, tūlīt par to arī pastāstīšu, ir dzīvotņu izmaiņas. Bieži vien šīm sugām vienkārši vairs nav fiziski, kur dzīvot.
Tie apstākļi ir pilnībā mainījušies. Vai tās veids, kā mēs lietojam resursus, teiksim, zemes resursus, ir pārāk intensīvs, un tāpēc šīm sugām vairs nav kur mitināties. Bet tādā globālā līmenī mēs dīlojam ne tikai ar klimata pārmaiņu krīzi, bet ar bioloģiskās daudzveidības krīzi un piesārņojuma krīzi. Un šis ir oficiāls termins, trīskāršā planetārā krīze, ar ko mums šobrīd ir jātiek galā. Protams, tās pārējās sīkās problēmas, tur karus un tam līdzīgi neskaitot. Es domāju, mums bija tāds jautājums, kā šo plašo klimata tēmu mēs varam izrunāt vienā sarunā un tā. Un tagad man liekas tā kā smieklīgi, jo tu mini, cik īstenībā liela ir tā krīze, ka tas nav tikai par to. Lūk, precīzi. Un tas ir tas, kas ir ārkārtīgi vajadzīgs. Šī saruna mums ir ļoti, ļoti vajadzīga, un mums ir vajadzīga saruna, kas runā par mērogu. Un ne tikai tāda saruna un varbūt tāda kognitīva izpratne, bet mums ir vajadzīgs izjust. Tieši tā, kā tu, Zana, minēji, kā tad mēs varam sajust tās lietas. Bet pēc tam ir piemērs par to pašu. Es domāju, ka cilvēku parasto es pamostos, aizēju uz darbu, vai man būtu jāuztrauc tas, kad ir kaut kāda sugu daudzveidība tagad samazinās. Kā tas ir? Tas neietekmē. Kāpēc man par to būtu jāuztraucās? Tas cilvēks, kuram, dzīvnieki ir vienaldzīgi, kāpēc man par to uztraukties? Bet man liekas, ir forši, ja varētu kaut kādā veidā aizklauvēties, kad tad mēs šo arī mēģināsim izrisināt, kā tas tad ietekmē to cilvēku, kuri it kā tas neietekmē. Tas ir bioloģiskā daudzveidība nav tikai sugas. Daba vai dabiņa, kas visiem Latvijā patīk, mēs esam ļoti tuvi dabiņai, un to es ļoti daudz dzirdu. Tās nav tikai sugas, un tie nav tikai dzīvnieki. Bioloģiskā daudzveidība ir patiesībā daudzos slāņos. Un sugas, arī tikai, ja mēs skatāmies sugu daudzveidību, tad arī tur mums ir kukaiņi, zīdītāji, viss bioms, kas ir augstnē, kas nodrošina mums pārtikas audzēšanu, mums ir augi un tā tālāk. Bet mums ir arī ģenētiskā daudzveidība. Visi āboli, ko jūs veiklā redzat, ir principā viena suga. Malus domestika, ģenētiskais materiāls milzīgs. Kas no tā mēs no šī ģenētiskā materiāla spējam izgūt jaunus resursus, piemēram, medikamentiem. Piemēram, dažādām jaunām tehnoloģijām, kas tur varēs kaut ko nākotnē, cerams, attīrīt, uzlabot un tam līdzīgi. Mums ir izejmateriāli. Viss tekstils, atskaitot plasmas, viss dabiskais tekstils, šķiedras, būvmateriāli, ko mēs lietojam, apskatāmies, jebkur apkārt mēs to lietojam. Mums ir rekreācija un atpūta ārkārtīgi svarīgi. Turisma industrija, kas balstās uz bioloģisko daudzveidību, uz dabu. Arī Latvijā mums tas ir ļoti nozīmīgi, jo ko citu vēl mēs varam piedāvāt tiem, kas atbrauc šeit un vēlas ieraudzīt kaut kādu tādu mieru, dabu, estētiku. Tas ir nozīmīgi mums arī. Kas vēl noturība pret klimata pārmaiņām, daudzveidīgāka daba, piemēram, upju krastos. Mums ir lielāka aizsardzība pret kaut kādiem klimata ekstrēmiem. Ja mums nāk vētra, tad pirmais krasts erodēs tas, kur ir golfa mauriņš, nevis tas, kur ir daudz bagātīgas sakņu sistēmas. Pārtikas daudzveidība, pārtikas drošība. Tas, ko mēs ēdam katru rītu, ja mēs negribam ēst tikai kaut kādus kāļus vietējos katru rītu brokastīs, tad tā daudzveidība, kas mums ir, augiem, dažādiem dzīvnieku valsts izejvielām, proteīniem, tas arī ir svarīgi. Par gaļu mēs vēl parunāsim, es ceru. Bet arī, un tā visa daudzveidība, tas ir kaut kas, kas atrodas pilnīgi visur. Tas ir saistīts ar pilnīgi visu, ko mēs lietojam. Jebkura ekonomikas vajadzība, jebkura sabiedriska vajadzība balstās uz dabu. Neizbēgami. Mēs varam par to diskutēt, bet katram pašam iedomājoties, kas ir tas, kas man ir svarīgs, vajadzības, patīkams. Jūs aiziesiet līdz tam, ka tur beigās ir kaut kāda resursu materiāli. Būs arī kaut kādi abiotiskie, tur dārgmetāli. Bet arī tos kāds izgūst. Jā, tur arī tie ir domā. Arī tu minēji par tiem dzīvniekiem, un šis ir tāds jautājums, ko es īstenībā arī ar savu meitu apspriedu, jo braucot uz mūsu mājām, mums ir tāds, klusa šoseja salīdzinoši. Un, protams, tur bieži dzīvnieciņi skrien pāri un tā. Un mēs ar viņu runājam par to, kur viņiem palikt. Ka it kā liekas, kāpēc viņi skrien pāri, un ir šoferi, kas ļoti dusmojās un tā. Es vienmēr braucot domāju,
piedod. Jo man liekas, mēs cilvēki šeit uzcēlām ceļu. Nu, ja, tas Mēs ir arī uzcēlām viņa mājas, un man liekas, kur viņiem palikt? Atbildi, Madara, kur stulbie brieži, kas nāk manā dārzā. Jā, bet kur un briedz atkal domā, ka stulbais dārznieks, kas tur ir iesējis manā mājā, kaut kāds burkāns. Bet ja visur apbūvēs, kur viņiem palikt? Apbūve ir maza daļa, svarīga, bet maza daļa no tiešām tās daudzveidības krituma iemesliem. Pirmais, kā es teicu, ir dzīvotņu iznīcināšana, un te varētu neliela daļa no tā būt arī apbūve, infrastruktūra, bet lielākā daļa ir tieši lauksaimniecība vai lielās industrijas, kas mums aizņem milzīgas platības. Nu, tad tā pilsētu daļa, urbānā daļa ir salīdzinoši neliela, un pilsētas tāpēc ir viens no tādiem ļoti interesantiem objektiem, kur ir iespēja dažādos veidos to dabu aicināt atpakaļ vai integrēt, moderni sakot, pilsētā. Piemēram, ir tāda lieta, kas saucās dabā balstīti risinājumi, kā mēs ar dabas tiem cikliem vai to, kas jau dabiski strādā, varam īstenot arī savas vajadzības. Piemēram, notekūdeņu labāku uzsūkšanos, lai nebūtu plūdi. Ir tāda risinājuma, ko mēs varam pielietot, līdz ar to tās pilsētas zonas, tur ir lielākas iespējas dažādot ainavu, kur būt arī dabai, dažādai dabai. Protams, ja tas ir milzīgs labības lauks, tur ir tā grūtāk. Lauksaimniecībā ir ārkārtīgi liels iespējas arī dažādot, bet tas ir sarežģītāk. Tas nav tajā pašā sistēmā, kur mēs gribam iebraukt ar milzīgo harvesteri, visu izņemt ārā un tad likties mierā. Bet tāda risinājuma prasa taču arī tādas papildu investīcijas droši vien. Un tad cilvēks domā, vai šis atkal tas jautājums, vai tas uz mani attiecās. Jā. Tā kā investēt, tajās investīcijas. Retai, bet tas attiecas, tāpēc, ka mēs negribam būt tie, kam pie mājas būs plūdi. Es aizbraucu, reiz gadā aizbraucam pie vīru vecākiem uz rietumu Franciju. Tieši pilsēta, kas atrodas blakus, līdz otram stāvam ūdens. Un cilvēki evakuējas ārā ar laivām. Šī jau ir ikdiena. Tas nav pēc 100 gadiem, tas nav kaut kur tālu projām. Tie nav cilvēki, kas nevar par sevi parūpēties. Tās nav pēdiņās trešās pasaules valstis. Tiesa mēs, te ir Eiropa. Luksemburga, Vācija, plūdi Valencijā pagājušajā gadā. Mēs to redzam, un mēs arī šeit redzējām, teiksim, Jēkabpilī, kā tas ir. Un, protams, tagad nāks Toms Bricis un teiks, nevar jau visus plūdus likt uz klimatu. Nē, nevar. Protams, notiek šādas lietas arī ārpus klimata pārmaiņām, notika, bet tas, kas šobrīd ir redzams arī datos, ka viņas notiek arvien biežāk. Tā iespējamība, ka mums būs lielākas dabas kaut kādas izmaiņas, katastrofas, vētras un tā tālāk, ir daudz lielāka nekā iespējamība bija pirms. To jau var pavērot tagad Latvijā vasarās, kāds vējš ir. Karstumviļņi vai liels sausums. Un tas, ko mēs arī šeit redzam kopumā, Latvijā, tas nevar tā teikt, ka mums tikai uzkarstā temperatūra, lai gan arī to mēs kaut kādā ziņā jūtam, tad, kad ir karstumviļņi, mums paliek daudz slapjāks. Un tas ir tas, ar ko mums būs jārēķinās šajā visā reģionā. Tas būs ūdens. Daudz ūdens. Mitrums. Jā. Bet arī liels vētras. Un nevis tā, ka uzlīst bišķītiņi. Pagājušais gads mēs pērkam pārtiku pie zemniekiem. Mums ir iespēja ar viņiem šad tad parunāties. Mums ir pulciņš un tam līdzīgi. Un mums stāsta visi zemnieki, kas brauc, ir sausums mēnesi, un tad tev nolīst 2 dienās viss tā mēneša iepriekšējā norma. Nevar jau sūdzēties, ka nav ūdens, ja? Kur līst. Kā tu ar to tiec galā? Neiespējami. Un tās sakas jau paliek arvien intensīvākas. Un tas laika loks, kurā mēs varam komfortabli pielāgoties, paliek mazāks. Pielāgoties mums nāksies. Tur nekādas šaubas, pielāgosimies, bet vai tas būs by disaster vai by design, tas ir ar traģēdiju vai mūsu kaut kādu domu apakšā, tas ir jautājums, kas uz mums mēs jau esam nokavējuši to, ka tas ir tā kā, pēc mūsu dizaina. Nē, tas ir viens
viens no tiem narratīviem, kas pat šobrīd pieskaitās pie zaļmaldināšanas, kas ir, jau par vēlu, viss ir. Šobrīd, piemēram, virszemes temperatūra mums ir 1,35 grādi. Tā, vidēji. Ja? Tas, uz ko mēs tiecāmies, ir, 1,5 grādi. Tas ir, tu runā par globālo Latviju vai temperatūru. Globālā virszemes temperatūra, tas, ko mēs sakam, tad, kad mēs runājam par globālo sasilšanu. Mums ir tāds nolīgums, kas saucās Parīzes nolīgums. Kāpēc mēs vispār kaut ko darām ar emisijām šobrīd, kāpēc Latvijā arī mēs par to visu kaut ko runājam, tāpēc, ka mums ir arī kopēji mērķi Eiropā un tālāk pasaulē. Viens no tiem lielajiem ietvariem ir Parīzes nolīgums. 2015. gads Parīzē sanāk daudz valstu pārstāvi kopā, satiekās un saka, mēs ierobežosim virszemes temperatūras pacelšanos līdz 1,5 grādiem, maksimums 2. Tas ir tas mērķis. Tagad ir pagājuši gadi, un tagad mēs sakam, baigi grūti. Varētu to mērķi tagad pacelt. Absurds sanāk. Tad, ja mums ir centralizētais eksāmens, mēs sakam, rekur, skolēniem slikti iet tajā eksāmenā. Mēs varētu pazemināt tās prasības tajā eksāmenā. Tas jau nemaina rezultātu. Jā. Tas rezultāts jau paliek šā kā tā. Un tie 1,5 grādi, tas ir 1,3 ir šobrīd. Ko nozīmē vēlreiz 1,5 grādi, 2 grādi? Atceramies šo te ledus laikmetu, tātad 5 grādu ir tā atšķirība. Vēl 2 grādi. Ļoti, ļoti svarīgi. Kāpēc tas tiešām skar visus cilvēkus, ir saucamie kritiskie punkti. Tas ir vēl kaut kas tagad, es stāstu kaut ko melnu un briesmīgu, un es ievedu tādu vēl kaut kādu zombiju istabā. Kritiskie punkti ir, iedomājieties krauju, jums ir mašīna, jūs viņu tagad stumjat, un viņi, zināms jau, ka tā mašīna tuvojas tā kraujai, tas risks pieaug. Bet līdz tam brīdim, ka viņi nav pāri, tas risks tikai pieaug un pieaug. Tajā brīdī, kad tu nogrūdi viņu pāri, diezgan nereāli dabūt viņu atpakaļ. Mums ir pasaulē daudzas tādas cikliskas, dabiskas sistēmas, kuras uztur kaut kādu kopējo līdzsvaru. Līdzīgi kā ķermenī mums ir temperatūras līdzsvars, pH līdzsvars, homeostāze. Un pasaulē līdzīgi mums ir vajadzīgs līdzsvars. Kamēr tie 2 grādi ir vēl tādi, kamēr mēs neesam līdz tai kraujai nokļuvuši, tās sistēmas mēģina to līdzsvaru atgūt. Un ir zinātnieki parāda, ka tās sistēmas pie noteiktas grādu robežas, un daļai no tām tie ir tie 2 grādi, plus mīnus, viņas pilnībā maina savu uzvedību. Piemēram, ļoti konkrēti, mums ir mūžīgais sasilums, tad ziemeļu hemisfērā mums ir mūžīgais sasilums, augšpusē virs saļas, kas ir Sibīrijas, viņš kūst. Tad, kad viss izkūst, tad tur atbrīvojas milzīgs daudzums ar metānu, un tā sistēma pilnībā mainās. Mums ir ledāji, Grenlandes, piemēram, ledussaga, Antarktīdas ledussaga, kuru arī risks ir pie šiem 2 grādiem sabrukt, un tas pilnībā maina okeāna līmeni, sāļumu līmeni, dzīvi, temperatūru, līdz pat tam, ka, teiksim, arī lielās straumes, kas kontrolē Eiropā klimatu, Ziemeļamerikā arī klimatu, var vai nu apstāties vai mainīt savu virzienu. Un tajā brīdī es neesmu tik dziļi šajā zinātnē, lai pateiktu, kas tieši un kurā gadā tas notiks. Un arī tie, kas ir dziļi zinātnē, to nevar pateikt. Tās ir sistēmas, kas ir diezgan neparedzamas, bet tajā brīdī, kur teiksim, straume maina savu virzienu, lielā golfa straume, lai jums veicas, tā teikt. Ja? Ir tāds sajūta, ka jāiepauzē. Jāpadzerās ūdentiņš. Jā, tā kā visi padzeramies ūdeni un turpinam. Un tajā brīdī, tad, kad pie mums vai darbā, vai arī tāpat pie manis kāds vēršas ar jautājumu, kurus atkritumus man labāk sašķirot? Tad es pieklājīgi atbildu, bet redziet, tas fons ir tāds daudz lielāks, par ko mums vajadzētu runāt. Tieši tā, es zinu, kā mēs gatavojoties šai sarunai, sapratām, ka mūsu izpratnē jau tā tēma šķiet ļoti plaša. Protams, tu viņu vēl paver, man liekas, ar katru teikumu arvien plašāku. Bet, lai mēs
iegūt pēc iespējas lielāku sapratni un arī informāciju no tevis šodien, mēs domājam, ka mēs varētu šo sarunu strukturēt ar dažādiem pieņēmumiem un mītiem. Un tāpēc tu jau ļoti daudz ko man šeit pateici un atbildēji, bet tāpat, es domāju, mēs iziesim cauri un mēs tā kā sauksim tev šo te pieņēmumu, kas kaut kur sabiedrībā, pasaulē ir dzirdēts, un tu vienkārši pasaki, kā tu par to jūties, un droši vien kaut ko, ko tu vari piemitināt. Okay. Lai mēs varētu... Man jāsaka savas sajūtas. Jā. Jā, jo tā doma, lai mēs pēc iespējas plašāk varētu aptvert dažādas, teiksim, svarīgas lietas, kas šobrīd ir gaisā tieši par klimatu un ne tikai. Sāksim ar to, ka, kā jau es arī sākumā minēju, viens cilvēks neko nevar mainīt. Mēs klimata šajā kontekstā runājam, protams, pieturamies pie tēmas. Lai kāda krīze tā būtu, klimats, daudzveidība vai piesārņojums, cilvēks ir nozīmīgs. Jebkurš viens cilvēks kaut ko var darīt un nekad nav par vēlu. Ja nav 2 grādi, būs 2,1, nav 2,1 grāds, būs 2,5. Nekad nav par vēlu kaut ko darīt. Pie šā mēs atgriezīsimies vienā jautājumā, kur tu varēsi iedot kādu labu tips un triks. Jā. Būtībā, ejam cauri. Es domāju, ka mums daudz kas pārklāsies, jo es ticu, ka mēs varētu stundām runāt. Šķirojot atkritumus, tāpat viss aiziet vienā lielā atkrituma kaudzē, tāpēc šķirot nav jēgas. Šo mītu ļoti labi atspēko gan atkrituma apsaimniekotāji, gan arī Getliņa poligons, gan citi, kas strādā šajā jomā, piemēram, Zero Waste Latvija mums ir nevalstiskā organizācija, un šis ir radies dažādu apstākļu dēļ, tāpēc, ka pirmkārt cilvēkiem tiešām ir maz ticība, ka es kaut ko varu vispār iesākt, un tāpēc, kāda vispār jēga, un es redzēju, un tā tālāk. Otrkārt, tad, ja atkritumi netiek konteinerā pietiekami sašķiroti, ja tur tiešām ir sagāsts viss, piemēram, papīra konteinerā, tad viņu liek pie parastiem atkritumiem. Tikai tādā gadījumā, ja pats saturs nav labi sašķirots. Ja viss ir kārtībā un šķirāšanas rādītāji mums Latvijā ir kāpuši uz augšu un ir tiešām labi un cienījami šobrīd, un var vēl labāk, protams, bet viņus ved tur, kur viņiem ir jābūt. Vēl par šķirošanu, ja jūs redzat, ka jūsu konteiners, teiksim, slēgtā pagalmā ir super labi sašķirots un vienalga atbrauc apsaimniekotājs un ieber vienā un tajā pašā mašīnā, sūtiet bildes un rakstiet apsaimniekotājiem. Nevajag stāvēt pie loga un teikt, redz, kādi idioti. Rakstiet vēstulīti un apsaimniekotājs tad izskatīs situāciju. Tā nevajadzētu būt. Viens, es neko nevaru mainīt. Lūk, kaut vai šo tu vari ietekmēt. Man uzreiz te ir situācija, mums ir, kur es dzīvoju šajā vietā, ir čatiņš, kā jau daudz kur. Un tur tieši bija tikko situācija, ka pie dzīvokļu mājām bija stikla šajā atkrituma tvertnē sabērts daudz veca porcelāna trauku. Un viens cilvēks bija ļoti sašutis. Un pārējie tā kā bišķi iesmēja. Ko tu tur ņemies? Lūk, tas ir diezgan skumji. Labāk vecs porcelāns nekā pamperi. Bet vēlreiz es neesmu atkritumu speciālists. Bet tātad tas nonāks uzreiz kopā? Tas ir jāprasa apsaimniekotājiem. Okay. Tātad, kas vispār mums ir ar atkritumiem? Ja mēs kaut kur dzīvojam, tad mums vispirms jāsaprot, kurš pie mums atkritumus apsaimnieko. To var noskaidrot savu rēķinu vai pajautājot saimniekam un tam līdzīgi. Paskatieties tad, kas ir apsaimniekotāju vadlīnijās. Diemžēl Rīgā, un tas ir tikai Rīgā, mums ir situācija, ka ir 4 dažādi apsaimniekotāji un viņiem ir nedaudz atšķirīgi standarti. Viņi, es zinu, strādā šobrīd pie tā, lai vienotu šo te standartu un būtu viens visiem vienāds, bet, cik es zinu, līdz tam mēs vēl nonāksim. Tad ir jāsaprot, kurš tad apsaimniekotājs šobrīd ir un ko viņš pieņem un kurā konteinerā. Tur nedaudz varbūt atšķirības. Arī tas, ka man liekas, tas ir liels. Es esmu redzējis, ka iemet netīru, tur taču ir rakstīts tīrus tos iepakojumus. Tev ir jāizdara tas priekšdarbiņš, ir jāizskalo tā piena paka vai nezinu, tur nevar mest saldējumu, tāpēc saldējumu papīriņus. Kustoši saldējumi varbūt, ka nē, bet
Tātad pirmais ir noskaidrot, ko pie manis teorētiski var šķirot. Otrs, mēs zinām, ka tā izpratne, piemēram, dzīvokļa ēkā daudz īpašnieku būs ļoti dažāda. Mēs nevaram iet pie katra kaimiņa un bakstīt viņam ar mietu, jo mēs paši nezinām, vai mums ir super labi viss izdarīts. Pamainīsies kaut kādas lietas, pāris gadu paies, mēs zināsim, ka 5. numura plastmas īstenībā nevar šķirot, vai čipšu pakas tagad var šķirot. To var vienmēr noskaidrot pie apsaimniekotāja, kāda ir jaunuma. Bet lielās līnijās beidzam sīkumoties. Tiešām, vai es iemetīšu tajā vai nepareizajā, lielās līnijās izdarīsiet, būs ideāli. Pats svarīgākais - nošķirt biomasu. Biomasa mums ir 40% no sadzīves atkritumiem. Teju puse ir slapja zupa. Tad, kad mēs to zupu ieliekam pie šķirojumiem vai pie sadzīves, ar to pārējo atkritumu masa neko nevar darīt. Es esmu pret atkritumu dedzināšanu, lai iegūtu enerģiju, bet tas pasaulē kaut kur notiek, un Latvijai arī plāni ir. Jebkurā gadījumā, ja mēs gribētu dedzināt tos atkritumus, tad zupu dedzināt nevar, slikti deg. Tādā gadījumā mums tā biomasa ir jādabū nost. No biomasas mēs savukārt varam izgūt metānu, to dara, piemēram, getliņi, dabū dabasgāzi ārā, paši ražo elektrību, siltumu varam dabūt ārā, un ideālā gadījumā, ja tā biomasa būtu tīra, tad arī būtu komposts vietēji, pilsētai, lietošanai, parkos, dārzos, tam līdzīgi. Šobrīd mums tie bioatkritumi ir ļoti netīri. Aizbrauciet visi ekskursijā uz getliņiem. Ļoti iesaku. Es pat pirmo reizi biju pirms kāda laika ļoti labs ieskats, pa to mērogu vēlreiz apskatīties, kas tad tur nokļūst, kādā veidā, kā ar to tiek galā. Man ir stulbs jautājums, tur nesmird? Jā, bet izved ar autobusu. Tā kā līdz autobusam smird un pēc tam vairs nē. Un pēc tam var iet siltumnīcā, tur atkal pēc tomātiem smaržo. Skaidrs, musars smird. Un tas pats arī biomasai, smirdēs. Kuram izkasta nesmird? Skaidrs. Man tāda varbūt privilēģija šajā šķirošanā. Es dzīvoju privātmājā, un mēs šo te biomasu šķirojam, nodalām, un mums ir komposta. Tas ir izcilākais variants. Īsa ķēde un pats zina, ko tu liec iekšā. Un vienmēr jautājums, jums nesmird? Man nesmird tā kaste. Šķirojiet un liekat kompostu. Man nesmird, un viņai pat nav bijis vāks, un viņa nesmirdēja. Bet ejam tālāk. Ja konteiners stāv pagalmā, tad nevajag iet viņu ostīt. Var arī paveidināt. Tur ir dažādas lietas. Un pēdējais, tātad biomasu noliekam, un otrs ir iepakojums. Viņam ir jābūt puslīdz tīram, puslīdz sausam, ne eļainam, bet nevajag skalot. Pietiek ar to, ka viņš ir pietiekami tukšs. Pusi no jogurta tur nevajag mest ārā. Nē, tas nav tas, ko es saku. Bet izkasīt un tad ielikt iekšā ir ok. Tad es pārcenšos, jo es izmazgāju. Jā, var izskalot, ja tas jums patīk. Tāpēc, ka tur, jūsu iekšējā dzīvokļa izkastē tur nesmirdēs. Bet, nevajag. Šo es arī runāju ar Eko Baltiju vide. Vienu no apsaimniekotājiem, viņi teica, liekas resurss. Viņiem tas pats, viss materiāls aiziet uz mazgāšanu. Redz, jauki zināt. Pēdējais par atkritumiem, jo šis ir ļoti būtiski. Kamēr mēs runājam par šķirošanu, mēs nerunājam par pārstrādi. Šīs ir divas dažādas lietas. Tas, ko mēs sašķirojam, nenozīmē, ka tas aiziet uz pārstrādi. Vienkārši tā, paturēt prātā. Tad par to globālo sasilšanu vēlreiz tāds kā mītiskā domāšana. Globālā sasilšana nozīmē tikai karstāku laiku, bet es jau te sapratu no intro, kur bija, ka tas nav tikai par to. Jā, tas ir pirmkārt biežāki šie te dažāda veida klimatiskie notikumi. Tur viss no vētrām līdz karstumviļņiem un tam līdzīgi. Tas nav, ka mēs varam priecāties globālā sasilšana. Nebūs Latvijā jaunā Ibiza, nebūs. Nebūs. Būs vienkārši katastrofa vairāk. Ne? Tas ir tas, kā mums šķiet. Viens, otrs, šie te kritiskie punkti. Mēs nevaram paredzēt, kā visas šīs sistēmas, kuras šobrīd ir uzturējušas mērenus, patīkamus dzīves apstākļus, holocēnus un tam līdzīgi, kā viņas reaģē tad, kad viņas ir pārgrūstas pāri tai graujai. Tur ir ļoti dažādi efekti, bet mēs jau daļu redzam šobrīd. Vienu kritisko punktu mēs jau esam pārkāpuši, tie ir masveida koraļu izbalēšana, izmiršana, un tās ir mājas un barība milzīgam daudzumam zivju, dažādu okeānu iemītnieku, maziņu zvēriņu, kas savukārt baro ļoti lielas piekrastes populācijas. Tie efekti ir viļņveidīgi, viņi aiziet pilnīgi visiem. Jā. Tad nākamais tāds sulīgais mīts.
pasaules beigas strauji tuvojās. Nu, tā kā, Bet vai tas ir mīts jautājums? kā tu jūties? Kā es jūtos? Nu, bija tāda filma, es neatceros to nosaukumu, bet tur bija vides zinātnieks, un viņš satikās ar sievieti, un tā sieviete kaut ko teica, ka viņai tur būs 3. bērns, un viņš sāka viņu lamāt, jo viņš saprot, kāpēc radīt vēl cilvēku, jo pasauli aiziet bojā. Nu, tur bija uztaisīts tāda Man liekas, tā filma sauc Pasaules gals, ne? Bet, tā aina parādīja to, par apokalipsi ir ļoti daudz, bet tas, kas pārsvarā šajās filmās nav, ir šī te lēnā nāve. Un, mēs iedomājamies, bija filma, kur pēkšņi viss milzīgs vilnis iet pāri Amerikai un pēkšņi sasalst. Un, šitā nebūs. Vai arī Melanholija ļoti, es nezinu, vai tu esi redzējis to filmu, ļoti skaisti. Mega skaista filma, bet tur filmu arī skatīties vajag, bet tas vienkārši izslēdzās, Pasaulē viss būs kārtībā. Pasaule ir 4 biljonus miljardus gadus stāv, viss būs labi. Dzīvība 3,7 miljardi gadu, arī dzīvība, cerams, neizudīs. Tas, kas izzudīs, ir tas veids, kā šobrīd mēs dzīvojam un ko mēs pazīstam. Mūsu komforts lēnām izzūd. Ne tikai komforts. Mēs runājam par draudu, tas ir tieši draudz cilvēcei. Ne tikai komfortam, izdzīvošanai. Visas sistēmas, kurās mēs šobrīd atrodamies, un it sevišķi jau globalizētā pasaulē, no kurienes nāk mūsu botas, no kurienes nāk mūsu pārtika, mēs esam ļoti, ļoti saistīti. Un nešaubīgi būs dzīvības formas, kas izdzīvos baktērijas. Pilnīgi noteikti tās ir baktērijas, ir pasaules karalis. Tur ļoti iesaka Kennedy grāmata Pathogenesis. Ja beigās grāmatas saraksts, ļoti laba literatūra paskatīties, kurš tad īstenībā valda pār pasauli, bet atkāp. Gals pasaulē kā tādai nebūs, un kā es par to jūtos, šīs ģeoloģiskais laiks mani nomierina. Es zinu, es tāpat tās to galu neredzēšu. Man ir žēl par saviem mazbērniem, mazbērniem. Un man ir arī vēl citas motivācijas, kāpēc es daru to, ko es daru. Un tad, kad tu sāc tajā ieskatīties, es domāju, vienkārši nav atpakaļceļa. Tad, kad tu ieraugi to, kas tur priekšā ir, to mērogu, tu nevari neuzzināt vairs atpakaļgaitā. Bet ģeoloģiskais laiks nomierina. Bet par ko ir lielākais satraukums šobrīd? Kāpēc ir tādā publiskā telpā šis ka pasaulē uz gala ir pēdējais brīdis? Kāpēc ir tāds? Par ko? Daļa no tā ir alarmisms, saucamais trauksmes, tāda kurināšana, jo tas ir tas, kas pirmkārt dzen uz priekšu sociālos medijus, tas ir tas, kas palīdz algoritmiem, tas ir tas, kas medijiem labāk dara, kaut kāds drauds ātrs, un tiešām šis tā drauda sajūta mums kaut kur ir vajadzīga, jo citādi ir pilnīgs tāds atslābums, nekas nav. Kā es teicu, tās problēmas, kas jārisina, kas notiks tikai pēc daudz gadiem, kurus mēs vispār iespējams nepiedzīvosim, neredzam vai neizjūtam šobrīd, ļoti grūti risināt. Tāpēc neliela deva no tā drauda ir jāsajūt. Protams, jautājums, kas ir tā pārējā, visa lielā daļa, tur ir jābūt tam, ko sauc par agency vai rīcības spējai, cerībai. Tur ir daudz citas komponentes jāliek klāt. Bet tas iet mazāk, tā kā sociālās mēdījos, algoritmiem mazāk patīk un tā. Bet vēl, iemesls, kāpēc, tātad daļa no tā ir šis te alarmisms, bet otra daļa, tas ir pamatots drauds. Mēs tiešām runājam par komforta līmeņa beigām pilnīgi noteikti mūsu dzīves laikā, par milzīgām sabiedrības sociālām pārmaiņām tuvāko paudžu laikā, milzīgām. Mēs runājam klimata pārmaiņas, kāpēc mūs tas arī ietekmē. 21,5 miljoni cilvēku katru gadu ir spiesti pārcelties uz citām vietām klimata pārmaiņu dēļ. Mums ir labs, mērens klimats. Mēs to neizjūtam. Pagaidīsim bišķītiņu. Mums ir tukšs, mums ir tādi labi dzīves apstākļi, mēreni. Tie riski mums tādi lieli nav. Mums nav ne vulkāna, ne tāda liela tsunami. Kā jums liekas, kur tie cilvēki gribētu dzīvot? Pie mums? Braukt ciemos. Es, protams, provocēju šobrīd, bet tā ir. Kur viņiem palikt? Un tas ir mūsu
rietumnieku, bet jā, bagāto valstu dzīvesveids, kas lielā mērā šo ir veicinājis. Izzīt ārā cilvēkus no, tāpat tās kā dzīvnieki, kur viņiem palikt, izzīt ārā cilvēkus no viņu dzīves vietām, jo tur apstākļi ir neapdzīvojami, kaut kur viņiem ir jāliekās. Lielākā daļa nomirs, jā, labi, bet... šeit vietas visiem nepietiks. Lūk. Un tas līdz ar to, kas notiek pēc tam. Šo mēs pasakam, un mēs nonākam pie lieliem konfliktiem. Protams. Militāriem, ģeopolitiskiem. Protams. Un es domāju, ka daļu no tā mēs jau šobrīd redzam. Tas ir tā, no malas mēs visi esam gudri, visi varam spriest un komentēt, ko mēs darītu, kā mēs ko, bet tieši tā kā tu ieskicēji šo ainu, un es domāju, ka ļoti situācija pamainītos. Pienāksim, redzēsim. Jā. Tāpēc tas uztraukums ir tāds ļoti pamatots, jo ekonomika, sabiedriskās vajadzības, konflikti, militāri un nemilitāri, dzīvības nodrošinājums, pārtika, ūdens, resursi. Tur ir iemesls uztraukties. Tāds. Bišķiņi ir, jā. Bišķiņi. Labi, ejam tālāk. Pāriešana uz elektroauto atrisina piesārņojumu problēmu. Nē. Viss. Sapratāt? Kāpēc? Pirmkārt, kāpēc? Un otrkārt, man jau liekas, ka šis arī tagad ir tāds sabiedrībā ļoti kultivē šo te, ja? Kāpēc jāpāriet uz elektroauto? Mēs šobrīd esam kaut kādā tādā savā dzīves līmenī un ritmā. Visi. Kā sabiedrība šeit. Mums ir jānokļūst uz kaut kādu galamērķi B. Un tagad ir jautājums, kā mēs pēc iespējas ātrāk un labāk varam tur nokļūt. Un tas viens no tiem paņēmieniem ir mēģināt atrast labākas alternatīvas tam, ko šobrīd mēs jau lietojam, bet lai tam būtu mazāk ietekmi uz vidi un pārējām lietām. Tā tad paņemam iekšdedzes dzinēju, pārsēžamies elektriskajā auto. Globāli problēmu tas nerisina. Visi uz auto nepāries, jebkurā gadījumā visiem nebūs elektroauto un nevajag arī. Un vienmēr ir jautājums, kāds, cik smags, cik pilns elektroauto un cik daudz kopumā mums tas ir. Elektroauto ir tāda super maza, bet tāda diezgan viegla lieta, ko ieviest. Un ņemot vērā, ka transports tiešām ir ļoti, ļoti ietekmīgs. Tā ir viena no ietekmīgākajām lietām, ko mēs arī paši varam darīt, bet arī kas ir tā lielā joma, kur ir nepieciešams pārmaiņas, tad jā, elektroauto ir viens no risinājumiem. Tas nav vienīgais risinājums, un tas neatrisina visu problēmu. Bet redz, ja man ir situācija, es gribu iegādāties jaunu mašīnu, un domājot par nākotni, par vidi, tad labāk ir elektroauto. Ja tev ir nepieciešama mašīna, un tev tiešām viņa ir nepieciešama, tad jā, elektroauto, mazs, pilns, nepārāk ātri braucošs, nekādā gadījumā lielais kaut kāds SUV, tas elektrisko tanku mums nevajag, tad jā, elektroauto ir labāk izvēle. Vēl labāk izvēle ir elektriskais velo. Vēl labāk izvēle ir dalīties ar auto, citu transportu, sabiedriskais, vēl labāk iespēja, protams, ir nelietot vispār. Tas skaidrs, bet tā kā ņemot vērā to, ka cilvēks, lai viņš vismaz ir kaut kādu mini soli uz tām izmaiņām, jo es arī saprotu, es taču varētu visur braukt ar riteni, būšu godīgi, es nebraukšu, es esmu pārāk slinka, man ir bērns, un tad man tur būs čakars, tur somas un tā tālāk. Skaidrs, ka es braukšu to auto, lai teorētiski es varētu to visu izdarīt ar riteni, bet man tas būtu, tāds, tur jādomā, jāmenedžē, un es tam neesmu, es godīgi pasaku, es tam neesmu gatava. Un es tevi saprotu, un nav nekādas tiesības mums vienam otru latviski sakot, džadžot par savas dzīves izvēlēm. Un te sasaistās ar to jautājumu, ko tad mēs varam darīt. Nevienam no mums nebūs identiska recepte. Mums katram ir tādas iespējas, ko mēs varam, mums katram ir savas robežas, ko mēs nevaram, un tie dzīves apstākļi ir ļoti dažādi. Mums ir Eiropā sevišķi daudz cilvēku, Francijā, piemēram, kas brauc 40 minūtes uz darbu. Tā ir vienīgā darba vieta, kas viņiem ir pieejama. Viņš tur nevar nokļūt bez auto. Ok, bet iespējams, ka viņš var darīt daudz citas lietas. Iespējams, viņš samazina gaļas patēriņu. Iespējams, ka viņš ir pilnībā izolējis savu māju, lai viņa būtu ļoti energoefektīva. Iespējams, ka viņš dara vēl kaut kādas citas lietas. Tā kā tāda puzlīte savā ziņā, kā mēs saliekam. Un kā to labi sākt, lai saprastu to savu līmeni, var primitīvi.
un tas arī nebūs super precīzi, bet izmērīt savu CO2 nospiedumu. Ir vietne My CO2, mans CO2, tā ir dažādi kalkulatori, bet šis man patīk vislabāk, viņš tev iedod pa kategorijām, tu norādi diezgan vienkāršas atbildes, bet pietiekami kompleksas un pilnas, lai saprastu to aptveno ainu, kurās jomās tev ir vislielākā ietekme, un tad kas būtu tās lietas, kur mazināt. Jo, protams, tie mikro solīši, lai iesākt, ir vajadzīgi. Bet iespējams, tu spēr to pirmo solīti, tu saproti, bet varbūt es varu vairāk. Varbūt uzreiz zinu, ka, klau, šitajā jomā es tiešām, būsim godīgi, es varu vairāk. Un tas, ko tu pateici, man ļoti iepriecina, jo, manuprāt, tā atslēga ir godīga atbilde. Nevis, ka man vajag, man šausmīgi to vajag, tas ir drausmīgi nepieciešama, un es saku, es nevaru šajā brīdī. Man tas mentāli nav paceļams, es neesmu tam gatavs. Vai arī man ļoti, ļoti, ļoti gribās šitās jaunās kurpes. Vienalga, mēs varam runāt par triviālu lietu. Nesaki, man vajag jaunas kurpes. Nevienam nevajag jaunas kurpes. Es gribu. Bet, pasakam kaut vai godīgi pret sevi. Nevienam nevajag taisnoties. Neviens neklūp krāgā. Mēs zemkopības ministrs nosauc par zaļiem komunistiem. Mēs neskrienam pakaļ nevienam un nesakam, ak, Dievs, tad šodien nobrauc 20 km. Mēs visi gribam, lai tas mikro solītis pārto par kaut kādu lielāku soli. Jo cik mēs šobrīd no 70. 60. gadiem šito te visu maļam, cik ilgas 10 gadus mēs vēl runāsim par mikro solīšiem. Un tur iestājas tā iekšējā panika visiem, kas strādā manā nozarē. Ok, parunāsim vēlreiz par atkritumu šķirošanu, tad rociņu strīds un tā. Bet ir tēma, par ko ir tā, kā ar maziem bērniem. Tev liekas, ka viņš nedzird, bet visu laiku ir jārunā. Pieaugušie nav mazi bērni. Un mēs runājam. Šajā jautājumā ir. Astā prasīja, kā mēs jūtamies. Tad šis ir tas, kā es jūtos. Un šeit pieņemšana no jūsu puses. Ir tas mērogs, ir tā milzīgā problēma. Mēs joprojām ņemamies par tādām mazām ikdienas lietām. Zini, kur ir tas? Ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Zini, kur ir tas noslēpums? Bišķi paveik domu. Mazās ikdienas lietas ir tā kā tīrīt zobus. Tā ir personīgā higiēna, kas mums jebkurā gadījumā ir jādara. Ja mēs runājam jau par prevenciju, par normālu veselības, tādu integrālu aprūpi sev, tad ar to zobu tīrīšanu laikam bišķi tā pietrūkst. Bet kāds ir tas ceļš ejams, tas katram sev jāsaprot un savā laikā. Man šis neprasīja 2 dienas. Es šajā esmu iekšā 10+ gadus. Bet tas ir super, ka ir tie cilvēki, kas par šo tēmu deg, jo, manuprāt, visi tie pārējie lielākoties, mēs tādu masu, cilvēku, mums ir tāda sajūta, ka, ja es neizdarīšu, to izdarīs kāds cits, tas te pūļa efekts, ka tas nekas, es nometu, būs taču kāds, kas savāks, un tas mierina, un tas ieliek to pieaugušo cilvēku bērnu tajā domāšanā, ka nekas, bet vienkārši, kamēr jūs runāsiet, varbūt tad aizklauvēsies, piedod, bet ir jārunā par to. Mēs jau arī runājam. Šeit tiešām tā kā es ļoti priecājos par šādu atklātu sarunu, jo ir šis jādzird kaut kādā formātā, bet no otras puses tiešām nevienu netiesājot, tā recepte ir dažāda katram. Un cits nevarēs pacelt super daudz, un cits atkal tur jau ir aizskrējis daudz tālāk nekā es, un viss ir ok. Anything goes. Šeit jebko, ko varam, daram. Un tas būs nevis tas morālais minimums, bet maksimums, ko mēs varam izdarīt. Ar tādu domāšanu, ja pieiet, tad pirmais godīgums, otrkārt, kas ir tas maksimums, ko es varu izdarīt, viss aizies. Labāk, ja mēs visi, piemēram, darām kādu mazu rīcību, un to dara liela masa, nekā mums ir 2, kas kļūst par vegāniem, un pārējie vispār neko nedara. Jā, un pasaki, tagad neviens nedrīkst ēst gaļu, lai gan nezinu. Man vīram ļoti garšo gaļa. Es varu neēst. Bet, tā kā teikt, jā, tagad ir šis te mīts, ja es neēdīšu gaļu, tad es glābu pasauli, tad sāk, mans vīrs neglāba pasauli, es viņu trāšu. Tavs vīrs var darīt kaut ko citu. Jā, tieši tā atrast to savu. Personīgs piemērs. Es ēdu gaļu, bet es zinu, kāda ir ietekme gaļas patēriņam uz klimatu, uz bioloģisko daudzveidību. Es ļoti izvēlīgi izvēlos, kas ir tas un cik bieži, ko tad es ēdu. Un papildinu to ar pēc iespējas to labāko komplektu, kas tajā brīdī ir iespējams. Tas man strādā. Jā, citam strādās cits komplekts. Tad ir lietas, ko, labi, diēta ir viens, transports ir vēl viens, māja, 3.
publiskie kaut kādi pakalpojumi vēl, tad ir šīs te vairākas sfēras, kur mēs varam kaut kādu komplektu savākt. Zin kā, man tagad arī skatoties tiem, tieši tā, nākamais mums arī bija par šo gaļas nēšanu, tu vēl varēsi paturpināt šo domu, kā tad tas ir, vai es glābi vai neglābi to pasauli, bet man šķiet, ka tas, ko tu atbildēji, principā manā galvā atspēko jebkuru pieņēmumu un mītu, nevis atspēko, bet atbild uz to, kas dara tev, savā ziņā apzinātība tāda, ja, saprast, kas dara tev, un principā es jau varu, piemēram, neēst gaļu, bet es esmu šopoholiķi, piemēram, ja, tātad, kur tas izlīdzinās, tā mana pasaules glābšana, vai es varu vispār neko nepirkt, nezinu, piemēram, drēbes, neko, neesmu masu patēriņa upuris. Bet es steiku katru dienu. Bet es ēdu steiku un es, braucu ar lielo Mersi benzīnieku, nezinu, vienalga. Tātad tas viss īstenībā ir par tām tavām izvēlēm un cik daudz tu to dari vai nedari. Es droši vien piekuriģētu divas lietas. Pirmais ir par to pasaules glābšanu. Tas ir formulējums, kas ir ērts, valodā iegājies, bet vajadzētu no tā kaut kā tikt vaļā. Mēs nerunājam par pasaules glābšanu, mēs runājam par savu glābšanu, par savu komfortu, bet arī par savu izdzīvošanu. Un tā pasaule, kā es teicu, būs ok, pilnīgi cits sugu sastāvs būs mums šobrīd arī tām sugām un bioloģisko daudzveidību. Mums ir un zinātniski to var apstiprināt 6. izmiršana principā. Bet ok, pasaulē viss būs labi. Jautājums, kā mēs tur ieguļamies, un tad to ņemot vērā, ka tas ir par manām interesēm, par manu veselību, arī sevis ietvaros, vienas paudzes ietvaros, par manu, ūdens tīrību, piemēram. Tad tajā brīdī, ok, līdzsvars, protams, par tām jomām būs, bet varbūt arī tajās pārējās jomās, es varu samazināt to ietekmi. Un pilnīgi noteikti mēs varam samazināt visās jomās, un saprast lēnām to savu limitu, izmēģināt šito gadiņu un tad pavirzīties vēl solīt uz priekšu. Un jā, tā pasaule jau esam mēs. Un tas triviālais teiciens sāc ar sevi un tā, bet tā jau ir, katrs no mums veido to, kur mēs dzīvojam. Bet es teiktu tā, globāli ņemot, ir 3 lielas komponentes, un individa rīcība ir 1/3. Otra 1/3 ir politiskā iekārta, politiskā sistēma, 3 ir biznesa un organizācijas. Un mums kā individam, tai 1/3 ir atbildība un iespēja rīkoties, dažādas savas ikdienas izvēles darīt, bet mums ir arī ļoti laba iespēja iedarboties uz tām pārējām 2. Gan uz politiku, ejot vēlēt, rakstot saviem politiķiem, rakstot vēstules, parakstot petīcijas, organizējot konferences, jebkāda forma līdzdalības ir ļoti, ļoti vēlama. Un tas ir tas tiešām jau ārpus zobu mazgāšanas, tā jau ir tā augstākā klase. Un arī katru reizi, kad mēs iepērkamies, mēs principā balsojam par kaut kādu sistēmu, ko mēs atbalstam. Vai tā ir, piemēram, kaut kāds vietējais amatnieks, kam es atdodu savu naudu un atbalstu šo sistēmu, vai tā ir, piemēram, Amazone, vai izgriežam reklāmu ārā. Vai tas ir liels piegādātājs ar dzeltenu bultu, tad ir iespēja domāt par to, kur tā mūsu nauda aiziet un kādā veidā mēs šo spiedienu uz tām organizācijām, kompānijām arī izdaram. Ko mēs atbalstam? Ļoti, ļoti svarīgi. Jo tad tas lobisms, kas notiek no tās korporatīvās puses uz politiku, ir ļoti liels. Tur ir diezgan labi līdzekļi. Viņi miedarbojās, tas viss viens ar otru miedarbojās. Bet mēs neesam bezpalīdzīgi. Mēs esam tie, kas ievēl politiķus, mēs esam tie, kas pērk pakalpojumus. Mēs galu galā esam tie, kam ir iespēja aiziet uz protestu, tad, kad tāds notiek. Mēs varam iestāties, piemēram, par lielākiem un taisnīgākiem nodokļiem superbagātajiem. Šobrīd tikko pētījums ir iznācis Eiropā. Ja tu Eiropā dzīvo un strādā, tad aptuveni 20 līdz pat 40% tu no savas algas nomaksā nodokļos. Atkarībā no tā, kur atrodas miljardieris, viņš nomaksā 0 līdz 2-5%. Taisnīgi? Nē.
Ja mēs mainītu nodokļu sistēmu Eiropā uz progresīvu nodokli, un tagad Asnā teica, ka mēs nerunāsim par politiku, bet ja mums būtu progresīva nodokļu sistēma, kur miljardieri Eiropā un multimiljonāri maksā 2 līdz 5% nodokļos, mēs varētu katru gadu Eiropas budžetā dabūt 280 plus miljardus eiro. Un tad pasakiet, ka mums ir milzīgas finansiālas problēmas, ka mums vairs nevar būt dabas aizsardzība, tāpēc, ka ir jākrāj tādam budžetam. Nu, kur tas budžets ir? Kur ir nauda, sadalam taisnīgi un aiziet. Un es nesaku, ka mums visiem tagad ir jābūt ar vienādām algām, ja? Tas nav tas virziens, uz ko es velku. Bet ir iespējas, ko mēs varam izmantot, kuras nav tikai atteikties no kaut kādām izmaksām dabas aizsardzībā. Un tas ir tas, diemžēl, kas šobrīd notiek. Mums ir nepieciešams budžets, tad griežam nost dabas atjaunošanai, piemēram. Viņi jau pat atjaunos. Jā. Bet mums nav galu galā nav jau tik slikti. Jā. Mēs esam Latvija, taču zaļākā valsts pasaulē nav. Jā. Nav, ja? Vēl viens mīts. Mīts. Kas ir zaļākā? Kas ir? Vispār ir tāda? Pēc kā to var... Tieši tā, tas jau ir jautājums, pēc kā to mēs nomēram. Tad var paņemt dažādas kritērijas, indikātors un paskatīties, kas tur sanāk. Bet Latvija taču tur no augšas, zin kā, kad tu lido pāri un tu redzi, cik bet arī tad nav. Vasarā var būt. Jā. Ne? Man visvairāk interesējošais mīts un kā tad ir tā pareiza atbild uz šo domu par piesārņojumu. Kur tad ir tā lielākā problēma, ka plasmas ir lielākais piesārņojuma avots? Plasmasas piesārņojums ir ļoti liels, nopietns, ņemot vērā to, ka plasmas ražošana joprojām kāp uz augšu. Viņi ir arī vēlreiz hokeja nūja, ļoti strauji uzkāp uz augšu. Mums ir ļoti, ļoti daudz plasmasas. Liela daļa no tās plasmasas nav vajadzīga. Liekas iepakojums, piemēram. Nevajag. Bet tas nav lielākais piesārņojums. Kopumā tur jāizdala ir komponentēs, jo arī plasmasa būs daļa no, piemēram, gaisa piesārņojuma, bet gaisa piesārņojums ir tas, kas noved pie vislielākajiem lielāko nāvu skaitu. Šobrīd, pasaulē, es paskatīšos vēlreiz savos cipariņos. Un kas ir piesārņo to gaisu visvairāk? Tur ir daudzas lietas iekšā. Tā, vēlreiz tūlīt sāksim vēlreiz. Es atradīšu, kur ir mani cipari par plasmasu. Kur ir. Gaisa piesārņojums, ieskaitot iekštelpu un ārtelpu piesārņojumu, ir pie 10 miljoniem nāvju gadā. Plus vēl 5 miljoni ir par tiešo ārtelpu piesārņojumu, kas varētu būt, piemēram, no transporta. Kā tu domā nāves iemesls, šis piesārņojums un nāves iemesls? Kā? Tā ir, ja mēs skatāmies Pasaules veselības statistiku, tad pirmais ir sirds un asinsvadu slimības, un tad, protams, var būt dažādi faktori, kāpēc cilvēks ir jutīgāks pret gaisa piesārņojumu vai mazāk jutīgs, bet gaisa piesārņojums var būt viens no nāves iemesliem, piemēram, tiešā veidā caur elpošanas sistēmu ietekmējot. Tur pēc tam es neesmu mediķis, kādā veidā viņi tieši nosaka, ka tas bija tas vai kaut kas līdzīgs. Jāskatās arī statistika, kurās pilsētās visvairāk šis piesārņojums ir. Bet milzīgajās apdzīvotajās zonās tieši gaisa piesārņojums gan ārtelpās, kas ir visas mazās mikrodaļiņas, visvairāk no transporta, bet arī no lauksaimniecības dažādi piesārņotāji, gan arī iekštelpās nepareizas kurināšanas sistēmas vai vienīgās iespējamās kurināšanas sistēmas, dažādas tehnoloģijas, kas tiek izmantotas un varbūt ir novecojušas arī piesārņojums. Kas interesanti, mani pārsteidz, vienreiz neatceros, kas tā bija pa dokumentālo filmu. Latvijā droši vien tas neattiektos tik daudz kā lielajās valstīs, kā arī lopkopība. Jā. Un ka tas gaiss, ko lopi tā pārstrāde, ka tas ietekmē un tie, kas dzīvo pat blakus,
kaut kādās mājās, un viņiem bija, man liekas, pat pētīts tas viņu organisms, un tur bija šis te gaisa piesārņojums un nopietnas saslimšanas no tā, ka viņi dzīvo blakus tai fermai, un tur vienkārši ir tūkstošiem lopi tiek turēti. Un tur ir jātaisa gaisa analīze, lai saprastu, kas tad ir tie galvenie piesārņotāji, vai tur tiešām ir kaut kāda mikroplasmas, kas arī, principā visur no transporta jau arī šīs riepu nodalumi, tur arī ir mikroplasmas. Vai tās ir kaut kāds izplūdes gāzes, tur sēra savienojumi, dažādi slāpekļu savienojumi, lauksaimniecībā slāpeklis, pesticīdi, ļoti, ļoti nopietna problēma arī šobrīd Eiropā, kur viens no priekšlikumiem tieši šobrīd Eiropas komisijā ir mazināt pesticīdu lietošanas stingrību, mazināt šo regulējumu, cik lielā mērā mēs ko varam lietot. Un, ļoti satraucoši, jo mēs redzam onkoloģiskās saslimšanas, mēs redzam elpošanas saslimšanas, mēs redzam dažādas ādas problēmas. Tur saraksts ir garš. Mūžīgie piesārņotāji, saucamās mūžīgās ķemikālijas, jeb PFAS, ko lieto pannu pārklājumos, ūdens drošajos materiālos, bet ieskaitot arī lūpu krāsās. Uzliec no rīta. Dažādas lietas, un ir milzīgs sloks uz patērētāju saprast, vai tur manā produktā kaut kas ir vai nav. Un tikai līdz noteiktai robežai tas patērētājs kaut ko var mēģināt pats sev izsacināt, jo viņš tā jutīsies labāk. Jo mums rūpē, piemēram, mūsu endokrīnā veselība, tad mikroplasmas un šīs mūžīgās ķimikālijas ir viens no galvenajiem iemesliem, kas šobrīd, varbūt hormonālu dažādu pārmaiņu un disbalansu izsaucējs. Un to es arī esmu dzirdējusi. Man liekas, tur arī ir bijuši pētījumi par to, ka mēs varam novērot arī paudzēs, kādi bērni dzimst, kādās paudzēs, un tad bieži vien ir sabiedrībā agrāk nebija tādas slimības, un ko tur tagad izdomā. Bet agrāk nebija tāds dzīvesveids. Nebija arī tāda apstākļa. Nebija tāda apstākļa. Es vēl gribētu, mums laiks strauji iet, bet es vēl gribētu vēl vienu tādu pieņēmumu, kas varbūt man viņš vienkārši ir aktuāls, jo es šobrīd esmu tā kā vairāk mājās ar otru bērniņu, un man tas it kā tas laiks varbūt nav tik daudz, bet viņš ir vairāk telefonam. Tā roka sniedzās, brīdi pēdiņās atslēgt smadzenes, īstenībā nē. Bet vēl viens tāds pieņēmums, sociālo tīklu lietošana ietekmē nevien mūsu tātad mentālo veselību, bet arī patēriņa paradums, kas ir diezgan loģiski. Kā tu jūties un ko tu teiktu par šo tādu, savā ziņā patēriņa kultu, influencēšanas laikmetu? Kādu to pēdu tas atstāja? Zin kā, reklāma jau ir ļoti, ļoti sens izgudrojums. Arī senajā Ķīnā mēs atrodam liecības par to, ka tur vietējais reklamē savu kaut kādu produktu, bet tas viss uzplaukst aptuveni 50. gadi, tāds zelta laikmets parādās radio, televīzija, arī printētā presa jau ir, bet daudz vairāk tā reklāma visur parādās. Un šis ir vēl viens tāds veids, savādāks, kā izmantot arī to, ka cilvēkiem patīk klausīties citos cilvēkos, nevis kaut kādās korporācijās mums patīk tā personīgā piesaiste, mums patīk arī savus produktus personalizēt. Un, tas ir vēl viens tāds ļoti uzmācīgas reklāmas veids. Un skaidrs, ka arī tas maina to darba tirgu, kā cilvēki tajā strādā un kā viņi jūtās. Un, patēriņš ir milzīga problēma. Un man ir žēl, ka daudzi no šiem cilvēkiem kaut kādā ziņā ar tik lielu auditoriju neizmanto šo milzīgo iespēju runāt par nopietnākām problēmām vai par to, kas viņus varbūt uztrauc vai rosināt uz kaut kādu kopību, aizdomāšanos, kaut ko nedaudz dziļāku. Bet vēlreiz, es nezinu viņu dzīvesveidu, es nezinu viņu apstākļus, es nedrīkstu tiesāt, un es to arī nedaru. Bet es aicinātu jebkuru, kas sajūt sev kaut kādu, lai cik liela tā auditorija būtu, darīt morālo maksimumu, ko jūs varat izdarīt. Tas ir mūsu pašu labā. Šis ir foršs jēdziens, ko tu tikko pateici par to tas morālo maksimumu. Tas nav mans izdomāts, ieskatīties. Rutgers Bregmans, viņš ir vēsturnieks, filozofs. Viņš ir tas, kas runā par šo ļoti daudz, par to, ka mums ir ļoti daudz kvalificētu skolu beidzēju, Hārvardā, Ītona. Un šie cilvēki aiziet kaut kur komerciālā sektorā. Tā vietā, lai visus savus talantus, zināšanas izmantotu
tajā virzienā, kur mēs varam to sabiedrību padarīt foršāku, labāku, kaut kādu vīziju iedot. Būsim reāli, tas ir grūti. Vieglāk ir aiziet un realizēties pašam. Iespējams, ka ilgtermiņā tas tomēr ir vieglāk dzīvot ar kaut kādu savu pārliecību. Jo mēs jau neesam tikai tas, ko mēs darām. Mums ir savas kaut kādas intereses, mums ir tie saskarsmes punkti, mums ir lietas, kas mūs aizrauj. Un tur paurķēties dziļāk un saprast, varbūt es šo varu kaut kādā veidā arī turpināt savā profesionālajā dzīvē. Un tas vienkārši ir ļoti forši un interesanti. Protams. Tad varbūt apkopojot šo visu sarunu, es jūtu, te varētu runāt jau līdz vakaram. Aiciniet vēl! Mums ir iespēja uztaisīt arī otru sarunu. Vajadzēs, jo man vēl ir daudz jautājumu no malas, uz kuriem, diemžēl, nesanāks atbildēt, bet tādu apkopojošo, tu kā cilvēks, kurš ir ļoti pietuvināts šai tēmai, kas ir tas, ko tu aicinātu darīt tik vienam, kas būtu tagad tāds minimums, bet arī, kuram būtu liela ietekme, kaut kāds mazs solīts, bet tad zinot, ka šim ir kaut kāda, tam ir jēga, kaut kāda, nezinu, pāris punkti, kas man jau, ko es paņēmu par to savu soļu izmērīšanu, ko tu teici tajā aplikācijā, tas man būtu. Varbūt ir vēl kaut kas, ko personīgai higiēnai papētīt, kā tad man tur viss saliekās, bet ar to arī viss varbūt sākas ar šāda veida domāšanu. Nav obligāti jāmēr tā pēda, bet jāpaskatās, kas ir tā lielākā iespējamā ietekme un kur ir tie kanāli, kur es varu dabūt lielu ieguvumu. Ko es ar to domāju? Jābeidz krāmēties ar tiem maziem sīkumiem. Sīkumi ir forši, nice to have, bet tad, ja mums ir lielas lietas, kas ietekmē daudz, tās ir tās pirmās, kas ir jāizdara. Un tās ir ļoti konkrētas. Pēc iespējas mazāk lidojumu vai nemaz. Par to mēs varam nākamreiz parunāt, bet that's a fact. Transports privātais, pēc iespējas vairāk sabiedriski, pēc iespējas vairāk ar savu pašu enerģiju, velo kājas, vienalga kādā kompānijā, mazāk privātā transporta. Mazāk gaļas, mazāk produktu patēriņu. Mazāk. Ko vairāk? Vairāk laiku sev, vairāk naudas kvalitatīvos produktos, vairāk lēnu pieredžu, ceļojumu. Viņam nav jābūt tālam, bet viņš var būt tikpat fantastisks kaut kur tuvākā apkārtnē. Vairāk meklēt to, kas jūs... Angliski ir superīgs vārds A-W-E, kas pārsteidz, kas atver vaļā. Jo tas ir tas, kā mēs izbaudam pasauli. Vienkārši atrast to savu ziņkārību, kurā vietā neinteresē dzīvnieki. Kas man interesē, kas no tās apkārtējās pasaules ir tas, kas, wow, kā viņi šitā te, kas tur vispār, kā es to varu saprast vairāk? Jā, nebūs tāda formula, ka tagad visiem ir, jādedzina sojas sveces, visiem jābrauc ar elektroauto, un nav tā viena formula. Man patīk, ko tu teici, ka atrod savu to lielāko, ar ko tu piemēslo, un varbūt, ka tev ir iespēja samazināt. Es neatceros, kurš ir šī citāta autors, bet mēs tērējam pārāk daudz naudas, lai iepatiktos cilvēkiem, kas mums patiesībā ir iebjas. Nevajag. Mums pašiem sev, un tas ir galvenais, parūpēties par sevi, padzerties ūdentiņu, atpūsties pietiekami un regulāri gulēt, ēst mēreni, parūpēties par savu mentālo veselību. Un iet dabiņā. Un iet dabiņā, jo pietiekamam cilvēkam pietiek ar vienu zemeslodi. Visbiežāk tas šopings arī ir kaut kas, tāpēc, ka viņu varbūt maz nevajag, bet tu esi šopingojis, tāpēc, ka tu slikti jūties, jo tu nebija izgulējies un blablabla. Jā, bet tad, kad tu jūties pietiekams, tad to vienu reizi pateikt, zini ko, es gribu jaunas kurpes. Bet, šīs būs manas šī gada kurpes. Tas ir vieglāk un tas ir atbrīvojošāk pret sevi. Tad mums tiešām ar tiem limitētajiem resursiem, kas ir uz šīs vienas lielās zilās mellenes, kur mēs visi atrodamies, ar to pietiek. Madara, liels tev paldies. Paldies jums. Es domāju, ka mēs tiešām varam apsvērt iespēju par vēl vienu sarunu, jo, tieši tā, ir ļoti daudz tēmas, ko mēs vēl varam no šī atrisināt. Bet es tev gribu novēlēt, lai ar katru reizi, kad tev kāds jautā par atkritumu šķirošanu, tu vari caur šo sarunu pieskarties
šādi kaut kam vēl nozīmīgākam. Un es domāju, tieši caur šīm it kā mazām lietām cilvēki, tā ir iespēja, ka cilvēki ieklausīsies tajā, ko tu īstenībā gribi pateikt. Un mēs jau to darām, un mums tas labi sanāk. Tā kā uz priekšu. Paldies tev! Paldies!